Tad sveicu visus, kas nav vēl bijuši jaunajā mūsu ēkā, kas ir mūsu lepnums un arī mūsu tāds lielais darbs, jo mums te vēl ir daudz ko darīt, lai iedzīvotos, bet mēs esam apņēmības pilni. Un ēka ir 2 korpusi, kā jūs redzat, tā 2 izbūves. Un viena puse ir veltīta kokapstrādē, un viena ir ēdināšanas jomai. Reģionālajā vizītē Kuldīgā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa apmeklēja 2 iestādes, kuru ēkas piedzīvojušas pamatīgu renovāciju un pārbūvi. Tas bija Bērnu un jauniešu centrs un Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikums. Ministre atzina, ka vizītēs uz reģioniem dodas bieži, lai arī iepriekš viņa ilgus gadus vadījusi Kuldīgas novada pašvaldību un to pazīst, arī te ir daudz izrunājumu jautājumu. Tā kā mūsu ministrijas atbildībā ir reģionālā attīstība kopumā Latvijā, tad, protams, mēs apmeklējam pēc iespējas pašvaldības visos reģionos, tiekamies ar pašvaldību vadībām, ar pašvaldību deputātiem, izzinām un iepazīstam gan izaicinājumus, kāda ir tajās pašvaldībās, gan ko mēs kā ministrija varam palīdzēt. Protams, sekojam līdzi, kā tiek īstenotas ļoti daudzas varam Eiropas struktūra fondu programmas, jo viss, kas ir pašvaldībām, principā tiek administrēts no mūsu ministrijas. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, kā šie Eiropas Savienības struktūra fondi tiek apgūti, īpaši tagad domājot par jauno periodu. Vizītes laikā notika arī tikšanās ar Kuldīgas novada domas deputātiem. Viņi vērsa ministres uzmanību uz sasāpējušākajiem jautājumiem, piemēram, par Basu ceļa kritisko stāvokli un ka pēc ceļa projektēšanas tālākie darbi ir apstājušies. Arī par to, ka pašvaldībām būtisks izaicinājums ir no valsts deleģētas jaunas funkcijas bez finansējuma un, protams, saspringtā budžeta situācija. Šobrīd ir ļoti saspringts laiks, arī mums nemitīga saziņa arī pašvaldību vadītāju starpā un arī dažādās šajās apvienībās, RATS, LPS plānošanas reģionu ietvaros, jo ir ļoti daudz nezināmā, ļoti daudz neskaidrību, laiks iet uz priekšu un mēs varam teikt godīgi, mums šobrīd vēl pašvaldību vadītājiem nav skaidrs pat kā veidosies mūsu budžets, jo šogad ir plānots mainīt mehānismu, mainīt formulas, kā tad šis budžets veidojās, atšķirībā no citiem gadiem, bet vēl nav panākt vienošanās visām pusēm, kā tas tieši notiktu. Viennozīmīgi pašvaldībām ir ļoti sarežģīti šogad ar budžetiem, jau paspējām arī ar Kuldīgas domas vadību jau šodien aprunāties. Protams, ka tas, kas notika šajā gadā, lielais procentu pieaugums, kur pašvaldībām 10 reizes faktiski vairāk nācās izdot finansējumu nekā iepriekš, plus, protams, minimālās algas celšana, pirmsskolas atalgojuma pieaugums, deinstitucionalizācijas process, kas šogad bija jāsāk finansēt no pašvaldības. Šie visi izdevumi radīja papildus slogu pašvaldību budžetiem. Jārisina tas ir visiem kopā, vispirms jau pie finanšu izlīdzināšanas modeļa strādājot, un tas gan ir šobrīd finanšu ministrijas pārziņā. Līdz ar to mēs esam atbildīgā ministrija par reģionālu attīstību, kas attiecās uz pašvaldību finansēm, finanšu izlīdzināšanas ir finanšu ministrijas pārziņā. Šobrīd tieši kā reiz notiek diskusijas par to, cik lielā mērā un kā finansēsies pašvaldību budžeti, gan Saeimas komisijās, gan arī valdībā. Tagad ir budžeta veidošanas process, arī pašvaldības savienība ir iesaistījusies. Mēs, kā varam ministrija, noteikti sekosim līdzi, lai nodokļu reforma, kas valdībā ir apstiprināta un kas atstās ietekmi uz pašvaldību budžetiem, jo tur ir paredzēts neapliekamā minimuma pieaugums, kas ir ļoti labi katram iedzīvotājam, jo iedzīvotāji savos maciņos naudas sajutīs vairāk, bet pašvaldību budžetam tas iet ar mīnus. Mēs noteikti sekosim līdzi, lai šī daļa tiek nokompensēta un lai pašvaldību budžeti neciestu. Viedās administrācijas un vides aizsardzības ministres amatā Inga Bērziņa aizvadījusi gadu. Viņa min, ka šai laikā atvērts administratīvu teritoriālās reformas likums un Varakļāni pievienoti Madonas novadam. Likumu nepildīšanas dēļ atlaista Rēzeknes valsts pilsētas dome un nodrošināta pašvaldības pagaidu administrācija. Tāpat arī notiek darbs pie struktūra fondu apguves. Dabas aizsardzības jomā apkopoti dabas skaitīšanas ziņojumi un apzināts, cik un kādi ir aizsargājamie biotopi. Tiek strādāts pie kompensācijas sistēmas īpaši aizsargājamo teritoriju īpašniekiem. Uzmanības lokā ir arī digitālā joma. Šogad ir stājies spēkā Eiropas Savienībā apstiprinātais mākslīgā intelekta akts. Tā mēs aktīvi strādājam pie tā, lai izveidot Latvijā Nacionālo mākslīgā intelekta centru. Šobrīd notiek diskusijas augstā līmenī, tā skaitā ar prezidenta
kancelē, jo tas ir ļoti būtiski Latvijai šobrīd, kā mēs to darīsim. Es arī tikko viesojos Ziemeļministru padomē, kur mēs diskutējām, kā to darīt. Tad attiecībā uz digitālo jomu esam šī gada laikā apstiprinājuši digitālās attīstības pamatnostādnes, digitālās attīstības mērķus turpmākajiem 10 gadiem. Tas nozīmē, ka mēs esam pateikuši, kas ir tas kurs un ko mēs darīsim un kā strādāsim. Sapratuši, uz ko mums ir jāliek uzsvari un kur ir tie virzieni, kuros mums ir jāpilnveido mūsu darbs. Vēl pie digitālās jomas ir pieskaitām arī vienotie valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri, kur šobrīd ir pār par 200 Latvijā, bet mēs plānojam, ka tie būs ap 500 katrā pagastā. Tad, domāju, tiem iedzīvotājiem, kuri nevar paši vai kuriem nav iespējams pašiem pieiet pie dažādiem valsts reģistriem un tos izmantot, un arī pie pašvaldības varēs aiziet šajos centros un šo pakalpojumu saņemt. Tas ļoti būtiski, īpaši, ja mēs runājam par Latvijas teritoriju kopumā. Ar ministri tika pārunāts arī Skrundas attīstības potenciāls.